Esiet sveicināti kārtējā virslīgas apskatā. Šodien pie manas ciemos sporta žurnālists Anatolijs Kreipāns. Es sākumā ieskatīsimies arī Latvijas klubu sekmēs Eirokausos. Ventspilniekiem Eirokauss šogad ļoti veiksmīgi. Pirmajā mačā tikai 1-0 pret Ženeses klubu, otrajā 4-1 uzvara vairākumā. Pelnīt uzvaru. Patiesībā jau mājās vajadzēja atrisināt lielāko daļu problēmu Ventspilniekiem, jo tomēr varēja redzēt, ka, varbūt nevar teikt, ka pilnīgi cita līmeņa komanda, bet Ventspils ir stiprāka komanda. Es nezinu, ar ko izskaidrot to pirmās mājas tādu nervozitāti, tādu sasaistību, tādu, nevarēja nekādi atraisīties mums. Jā, tomēr, toties tur aizgāja viss kā pa sviestu. Protams, tas noraidījums arī ietekmēja, bet domāju, ka tas ietekmēja varbūt rezultātu kā tādu, bet ne gala iznākumu. Jā, labi, varbūt būtu bijis 2-1 vai 3-1, varbūt bijis vēl vairāk, kas to nezinu, bet katrā ziņā pelnīts 4-1, 5-1, 2 spēļu summā, un tagad gaidām pretinieku, ar kuru pārī, Ventspils jau vairs nav favorīts. Jā, pretī nāk Haifas Maccabi, viens no Izraēlas titulētākajiem klubiem. Jā, tieši tā, otrs titulētākais, bet cik tā iznāca palasīt par šo klubu, un ir arī kam piezvanīt uz Izraēlu un pajautāt, un pēdējos 10 gados 7 tituli, un kaut arī nav čempions, cits čempions pašreiz, jā, Haifas Maccabi, tomēr tieši šo komandu uzskata par stiprāko. Šī komanda iegāja arī Izraēlas futbola vēsturē kā pirmā, kas Čempionu līgas grupu turnīrā spēlē. Labi, tas bija pirms 10 gadiem. Tur neviens spēlētāji nav, tur ir tikai komandas galvenais treneris, kurš toreiz bija viens no pamatspēlētājiem, jā, tajā sastāvā centra aizsargs, arī izlasē centra aizsargs, bet komanda ļoti interesanti, 5 leģionāri un tādi, viens savulaik ļoti labi zināms bijušais izlases spēlētājs, vēl 2, kuri, viens regulāri spēlē, otrs, ne tik regulāri, bet arī, un vēl kādi 4 vai 5 vai pat 6, kas ir dažas spēles aizvadījuši, tur 10, 11, 3 spēles, bet katrā ziņā redzeslokā ir. Ja komanda viesos sasit 8-0, kas ir ne tikai kluba rekords, bet vispār Izraēlas futbola rekords Eiropas kausos viesos, rekordu uzvara 8-0 uzvarot Azerbaidžānā, kur nebūtu nav tie vājie klubi. Tad no šo komandu ļoti nopietni jārēķinās, bet es te pašā laikā piekrītu Jurģim Pučinskim, Ventspilnieku galvenajam treneriem, ka psiholoģiskā ziņā Ventspilniekiem pat būs vieglāk spēlēt. Jo Ženēs tomēr spiež. Iespējams, ka tas pirmajā spēlē arī spieda pārāk uz smadzenēm, ka šitos jau mums obligāti jāuzvar, un tas traucē. Tas ļoti traucē, un šeit tam līdzīgi spiediena nebūs. Šeit varbūt pretiniekiem tāds būs, tā mēs nezinām. Jā, pirmā spēle jau 1. augustā Skonto stadionā, otrā spēle 8. augustā. Jā, Haifā, un Skonto stadionā patiesībā jādomā, ka būs pietiekami daudz līdzjutēju, jo tomēr, futbola klubs Ventspils, šis ir tas gadījums, ka tas ir arī ne tikai Ventspils, bet arī Latvijas futbola gods, un te, es domāju, ka arī citu komandu līdzjutēju, vispār futbola līdzjutēju sanāks, un Skonto stadionā spēle, cik izdevās noskaidrot pirmkārt drošības apsvērumu dēļ. Attiecībā par Izraēlas komandām tur vienmēr tie tādi papildus drošības pasākumi, kā mēs zinām, bet arī bez tā, jo sākot ar šo 3. kārtu, tur stājas spēkā citas prasības. Un viena no prasībām komandu līdzjutējiem jābūt pretējās tribīnēs. Ventspilnīkā mēs zinām, pretējās tribīnes nemaz nav. Mēs jau ar Ventspilniekiem jokojamies, ka pretējās mājās uz jumtiem varbūt varēja izvietot vai dzīvokļos, balkonos vai kaut kā tā. Labi, tas tā pa jokam, bet, ja nopietni, tad Rīgā šī spēle tāpat kā atceries savulaik ar Ņukāslu. Arī spēlējam tieši tāpēc Rīgā un Eiropas līgas grupu turnīru visu spēles spēlē Rīgā. Jā, tomēr ir zināms prasības, kas jāievēro. Tur neko nevar darīt. Jā, ar nepacietību gaidam šo maču. Jums visiem arī jābūt stadionā, tur nav šaubu. Es skontiešiem labi pirmā spēle pret Libereci, 2-1 uzvara, otrajā puslaikā Šabalā un Karašauskas gūst vārtus, izbraukumā neveiksme. Patiesībā otrā spēle arī bija laba. Izpildījums ziņā ļoti labi. Es neteiktu, ka slikta, izdevās lielāko daļu, kāds
30. minūtes laikam. Nu, katrā ziņā tie notikumi jau bija notikuši, gan bija ielaists gols, gan pendeli jau nebija iesista, kad es sāku skatīties, bet patiesībā tas jau nemaina to kopējo iespēju. Skonto ļoti solīdi izskatījās, ļoti cienījami. Otrajā puslaikā pat labāk nekā Liberecis Slovāna. Un tā ir vērā ņemama komanda. Katrā ziņā tā komanda ne ar ko nav vājāka par Elfsborgu, kas, pīšļos sasita Daugavpils Daugavu, un nevajag tas stāstīt, ka tas ir kaut kāds superklubs un nezinu kas. Tā ir normāla vidusmēra komanda. Un Liberec apmēram no tā paša plauktiņa. Un Skonto izskatījās ļoti, ļoti solīdi. Patiesībā Skonto Eiropas kausos ļoti sen tik labi nav izskatījās kā tagad. Tas priecē, diemžēl apbēdina rezultāts. Neizdevās iesist vienu. Es domāju, ja vien būtu iesituši, būtu pieticis. Es neticu, ka Libereca būtu pamatlaikā vēl 2 vārdus iesitus. Nebija viņiem tādu iespēju. Jā, viņi varbūt apzināti nedaudz atdeva teritoriju, būdam vadībā un tā spēlē kā otrais numurs. Mēģināja mazināt tempu. Jā, mēģināja visu laiku slāpēt to ātrumu, bet nekas. Tā bija laba skola. Tomēr Skonto, paskatāties dzimšanas gadus, tā komanda tomēr galvenokārt ir jauna komanda. Jā, noņem Juri Laizānu, tad no sasauta tā ir pat ļoti jauna komanda. Tieši tā. Daugavpils Daugavu jau pieminējām. 1-11 traģisks rezultāts 2 spēļu summā pret Zviedru klubu. Tiešām traģisks. Ļoti, ļoti precīzi, jo, es saprotu, ja kaut kas tāds būtu pret Vācijas Bundeslīgas kādu no top klubiem, pret Spānijas, Itālijas, Francijas kādu no top klubiem, pirmajiem 2, 3. Jā. Atvainojiet, šī komanda ir stipra vidusmēra komanda. Un nekas vairāk. Kāpēc mēs tik bezspēcīgi esam? Absolūti bezspēcīgi. Bez kaut kādas uguntiņas, bez kaut kāda vispār... Es nezinu, nekādā veidā neizpauž tas, ka mēs tagad izmantosim iespēju sev kaut kā apliecināt. Atskaitot varbūt pirmās spēles, pirmās 15 minūtes. Pirmo spēli man izdevās pilnībā redzēt, un tieši tāpēc nebija nemazākās vēlēšanās skatīties atbildes spēli. Jā, pirmajā puslaikā Zviedriem bija jāgūst kādi 5 vārti, izdevās gūt tikai 1. Tas ir pa otro spēli, jā? Otrajā to es spēlē. neredzēju. Jātic uz vārdu. Pēc tādiem zaudējumiem, kāds bija pirmajā spēlē, atkrīt jebkāda vēlēšanās skatīties šīs komandas spēli. Tas, protams, ir bēdīgi. Tāpēc nav ko brīnīties, ka uz nākamo Latvijas čempionāta spēlē Spartaku atnāca, protokolā bija ierakstīts 100 skatītāji, bet es domāju, ka tur 100 sanāk, ja saskaita visus, kas bija VIP tajā zonā un abu komandu futbolistus, tad tas 100 tur sanāks. Jā. Arī vēl jautājumi par to. Bet, pievēršamies arī virslīgai. Pirmā spēle 14. kārtā Daugava Rīga pret futbola centru Jūrmalu. Jūrmalniekiem klāt Prohorenkovs, Grebs un vēl daži spēlētāji. Jauns sastāvs. Un līdzvērtīga spēle Rīgas Daugava. Jā, atceroties pirmā riņķa notikumus, kad tur vienos vārtos patiesībā 5-0 rezultāts visu izsaka. Šeit, domāju, ka daudz gaidīja kaut ko līdzīgu, un Jūrmala patīkam pārsteidza. Pēc tam Mihails Koņevs arī teica, ka komandā ir krietni labāka gaisotne tagad nekā bija iepriekš. Varbūt tas saistīts ar tieši pārmaiņām sastāvā. Varbūt ir kādi citi blakus iemesli, kas to ir ietekmējuši. Grūti teikt, bet patīkami, kā komanda sāk atdzīvoties, jo vienu brīdi jau tur kuluāros runāja, ka tik Jūrmala pabeigtu sezonu un tā tālāk. Kā mēs teikt, tad slimnieks drīzāk ir dzīvs nekā miris, tā izskatās. Laukums pēc deju svētkiem arī bija visai traģiskā stāvoklī. Katastrofāls, bet tagad jau būs, es domāju, krietni labāk. Lietutiņš te uzlīja un siltās, karstās dienas un atdzīvosies tā zālīte jācer. Tā jau katreiz pēc dziesmu svētkiem, vēl kopš padomu laika, cik es atceros arī, kad, ko darīt, ka mums nav citas vietas, kur to lielo dejošanu rīkot. Jā. Jāgaida arī jaunais stadions Rīgā. Tad šis jautājums būs daļai atrisināt. Droši vien. Jā. Pēc šīs spēles aprunājos arī ar Artūru Vaičulu, Daugavas Rīgu vārdsargu, kurš atvairīja pendeli
paklausāmies, ko man pastāstīja Artūrs. Nu, tāds viena cīņa vienkārši, nekāda spēle pa lielam, varbūt laukums slikts bija, bet nu, spēle nekāda, kaut kā izmocījām uzvaru. Bet 3 punkti paliek 3 punkti, tas pats galvenais. Nu, es nezinu, varbūt daļa laukuma, varbūt daļa ko, es nezinu, nav arī, neesam spēlējuši daudz, atkal tie pārtraukumi bija, bet pret 3. līgas, 1. līgas komandām, nezinu, nu, varbūt tas iemesls, bet, nu, kaut ko esam pazaudējuši. Cerams, ka drīz atgūsim visu, kā mēs no sākuma spēlējām. Tā kā jātrenējās. Nu jā, nu tas atkal dēļ tiem dziesmu svētkiem visu. Pagaidām nav citu laukumu. Kā ir, tā ir. Cerams, ka uzlabosies laukuma kvalitāte. Nu, nezinu, manuprāt, pa lielam negatīvi, jo vairāk spēlētāji aizgāja nekā atnāca. Nu, man liekas, ka neizdevies dēļ mums, bet nu, cīnīsimies. Protams, ka cīnīsimies un trenēsimies. Pagaidām neko īsti, nu, neesam zaudējuši vēl 2. apus, vēl pusi priekšā, tā kā, kad beigsies 2. apus, tad redzēs jau tālāk, kāds uzdevums pēdējā aplī. Nākamais mačs, futbola skola Meta, Latvijas universitāte izdzīvošanas mačā uzņem Ilūgas CNSS, Hanzas vidusskolas laukumā. Ļoti atbildīgs mačs, metiešiem ļoti daudz momentu, bet neviens neiekrīt. Jā, pat ieskaitot 11 metru. Rudolfam Puķītim. Parasti viņš iesit. Tas nemaz neatceros, kad viņš būtu aizsits. Jā, es arī neatceros tā uzreiz uz sitienu, bet, nu, notika tad, kad tam droši vien vismazāk vajadzēja notikt. Bet, nu, jā, nu, skaidrs, ka spēle nevarēja būt skatāma īpaši. Tieši tas pats pa nākamo spēli Ventspils Skonto, jā, kad tās likmes ir tādas, nu, Ventspils Skontā tas varbūt pat mazāk ietekmēja, jo tomēr tur tās abas komandas ir augšā un viņas tur tik un tā paliktu. Bet šeit zaudējums tai vai citai komandai, nu, varēja būt tāds, nu, nāvējošs vēl trieciens, noteikti, abas komandas cīnīsies līdz galam, tieši tāpat kā Jelgava, par to nav šaubu. Bet, nu, tas varēja būtiski ietekmēt, nu, 0-0, nu, katrai pa punktiņam, katrai pa graudiņam, izdzīvošanai, nu, varbūt tas pat labi. Jā, metiešiem ļoti daudz momentu, kā jau es teicu. Mārtiņš Milševičs vairākas reizes arī negūst vārds staps, nerealizēta pendeli. Jā, cik labi sezona viņam bija pagājušā sezona, tik šī, nu, nekādi neiet. Nu, nekas gan jau. Gan viņš tā mais atsies vaļā. Jā, arī Andrs Riherts norādīja, ka U21 izlases spēlētājiem būtu jāgūst vārti. Neuztraucies, Mārtiņš gan jau atvērsies. Bet 0-0 arī centrālajā mačā, ko jau pieminējām, Ventspils uzņēma Skontiešus. Spraiga cīņa. Nu, jā, ja skatās caur Eiropas kausu mērauklu, tad tās ir šīs sezonas labākās mūsu komandas. Nu, jā, vēl Rīgas Daugava kaut kur tur, jā, tuvumā ir, bet tomēr stabilitātes ziņā varbūt Ventspilniekiem tur pāris tādi klupieni bija, tā neizteiksmīga spēle ar Velsas klubu un arī virslīgā tomēr bija dažas tādas, nu, nevisai izteiksmīgas spēles. Nu, šeit atcerēsimies pirmajā riņķī Skonto uzvarēja ļoti pārliecinoši, jā. Nu, abas komandas pēc veiksmīgas spēles, bet ar pilnīgi dažādiem rezultātiem atgriezušās no ārzemēm. Nu, Ventspilnieki tādā pacelātā noskaņojumā, Skonto ne tik labā, bet ar domu pierādīt, ka mēs neesam sliktāki. Nu, tas gala rezultāts arī tāpēc tāds ir 0-0. Un vienalga, kāds rezultāts būtu nešķirts, manuprāt, šajā spēlē bija tāds, nu, vislikumsakarīgākais iznākums. Jā, Ventspilnieki jau varbūt bija domās par Haifas spēli pavisam drīz. Diez vai. Es domāju, ka tomēr Skonto ir, ja viņi spēlētu ar iespējams jebkuru citu klubu, teiksim, no lejas galā, tad iespējams zemapziņā būtu tā spēle, bet spēlēt ar Skonto nav iespējams domāt, vismaz Latvijas virslīgas ietvaros par spēli pēc nedēļas ar kaut ko citu gandrīz. Nē. Diez vai. Jā. Par Eirokausiem grib aizmirst arī Daugavpils. Spēle pret Spartaku. Paredzējām, ka Spartakam klāsies grūti, bet klājās diezgan labi. Bet beigās Daugavpils izrauja uzvaru 3-2. Kovaļovs uguņo. Jā, Kovaļam jau 10 gūti vārti, vēl arī Šabaliņš panāca rezultatīvāko spēlētāju sarakstā, un patiesībā Kovaļovs bija viens no tiem nedaudzajiem laukuma spēlētājiem, kuru, nu, ja negluži uzteikt,
varētu bargi nekritizēt arī par spēlēm ar Zviedrijas pagājušā gada čempionu. Un droši vien, ka tas 2-0 ātrais veiksmīgais sākums mazliet atslābināja laukuma saimniekus. Viņi kļuva paviršāki, sākot ar vārtsargu un beidzot ar laukuma spēlētājiem. Un tas arī deva Spartakam iespēju izlīdzināt rezultātu. Un Spartaks ir tāda komanda, ja viņiem ļauj brīvi spēlēt, tad var būt liels nepatikšanas jebkuram. Vismaz Latvijas izslēgā jau pilnīgi droši. Un Spartakiešiem turklāt bija cits galvenais treneris, it kā pagaidu. Aleksandrs Stradiņš, kurš ilgi un ļoti sekmīgi strādāja Liepājas jaunatnes futbolā. Tie, kas nezin, tiem var pateikt, ka viens no spēlētājiem, kurš pašās pirmajās izlases spēlēs jau piedalījās kopš neatkarības atjaunošanas, un tāds stabils pamatsastāvs spēlētājs. Viņš tur tā runā, ka būs kāds cits. Arī bijušais izlases spēlētājs galvenā trenera lomā, kurš līdz šim nav bijis vēl nevienā virslīgas klubā par galveno treneri. Tas ir viss, ko es pagaidām šajā sakarā varu teikt, jo neesmu pilnvarots atklāt visu to, ko runā. Bet par Spartaku atceries pagājušā sezonu, kas notika, jā? Aizbrauc visi leģionāri, komanda nevar uzvarēt, Oļegs Blagoņā-Ģeržģins brīvs. Tagad komanda Baltkrievu trenera vadībā izspēlnās komplimentus. Tiešām patīkam skatīties Spartaks spēlē. Pēkšņi nomaina treneri. Viss kaut kas var gadīties, bet visvairāk mulsina tas formulējums. Kāpēc tas kā nomainīts? Ka par maz esot uzticējies jaunajiem, ka jaunajiem futbolistiem tieši viņiem vajadzēs būt par kluba līderiem, nevis tiem pieredzējušiem. Atvainojiet, sportā tā nenotiek. Nevar iecelt kādu par līderi ar pavēli, pēc kluba prezidenta lūguma vai norādes vai vēl kaut kā. Un tieši tāpēc, ka tur apkārt ir tie pieredzējušie vīri, tāpēc jau arī tie jaunie spēlē. Otrādi nenotiek sportā. Es neticu, ka Spartaka vadība to nesaprot un nezina. Pieļauju, ka tas ir tikai publisks un oficiāls tāds paziņojums, versija, īstie iemesli droši vien ir citi. Jā, redzēsim, kur Kubarevs parādīsies nākotnē, pasakosim līdzi, bet Jelgavnieki savās mājās uzņem Liepāju 2-2, Jelgavai ļoti laba spēle, ļoti labs arī skatītāju atbalsts. Jā, Jelgavas līdzjutēji, lai kā komandai grūti klātos šo sezonu, nepamet savu komandu, un tas ir tikai apsveicami, un no visiem virslīgas klubiem tie šo sezonu noteikti ir uzticīgākie savam klubam un vislabākie līdzjutēji, tas ir viennozīmīgi. Un komanda pamazām arī sāk atdzīvoties. Te var vilkt paralēls ar Jūrmalu. Jā, varbūt tas ātrais 2-0 sākums, bet šeit nebija tā kā ar Daugavpils Daugavu, ka atslābinājās, jo man liekas, ka tur Liepājnieki vienkārši sāka nevisai tā koncentrēti. Jā, iespējams mazliet ar tādu rezervīti. Ar to izrādījās par mazu un 2-2 rezultatīvu spēli. Un iedomā, ka Jelgavai šis punkts ir kā tāds svaiga gaisa, tāds malks cīņā par vietas saglabāšanu virslīgā, jo šonedēļ Jelgavu gaida, būt vai nebūt spēli Rīgā ar Metu Latvijas universitāti. Tas ir ļoti svarīgi Jelgavas komandai, kā arī sastāvā, tur veica zināmas pārmaiņas. Freimans, Malšēnoks. Jā, šie divi spēlētāji vien jau ir liels pastiprinājums. Jā, viennozīmīgi. Jā. 14. kārta bija īpaši arī ar to, ka visās spēlēs skatītājiem bija iespēja tikt pie šādiem krekliem. Tagad varam paskatīties arī nelielu sižetu, kā notika šī akcija gan Rīgā, gan Daugavpilī, gan Ventspilī, gan arī Jelgavā. 14. spēļu kārta līdzjūtējiem bija īpaši ne tikai ar aizraujošām spēlēm, bet arī ar to, ka 4 pilsētās – Rīgā, Ventspilī, Daugavpilī un Jelgavā – pirms spēlēm un spēļu laikā bija iespēja savā īpašumā iegūt īpašus virslīgas kreklus. Īpaši izcēlās futbola klubs Jelgava, kurš saviem atbalstītājiem bija noorganizējis īpašu 11 metru sitienu sēriju, kurā pārspējot Jelgavas kluba rezervas vārdsargu līdzjūtējs saņēma īpašos kreklus. Futbola klubs Jelgava īpaši paldies teica saviem lielākajiem atbalstītājiem.
kur spēļu laikā atbalsta komandu ar skanīgiem saukļiem. Jelgava! 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 Šie futbola fani par sporta karali fano jau kopš pagājušā gadsimta vidus. Kamēr es esmu dzimis, praktiski. Kad man tēvs aizveda 10 gadu vecumā uz Daugavas spēli Rīgā 66. gadā. Tas ir vispār. Man tāda iespēja, ka es vairāk nevaru no futbola attiet ne soli nost. Šiem faniem ir skaidrs, kāpēc viņi atbalsta tieši šo klubu. Tāpēc, ka Jelgava ir dzimtā pilsēta un visu mūžu es sapņoju, ka Jelgavā būs futbols un nepadosimies nekad. Tieši tāpēc, lai Jelgava uzvar vislīgā kādreiz. Savu laiku RAF, a potom уже не продается, как говорится. Kvēlu atbalstītāju mīļākais sauklis, protams, ir šis. Jelgava, 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 Jelgava. Prieks bija, kad komandu nepamet, pat nelaimes brīžos cilvēki. Jelgavā patīk futbols, lai nāk joprojām. Un futbolists to jutīs un būs labāk. Turpinam runāt par 15. spēļu kārtu, kas gaidām, bet pirms tam arī neliels konkurss. Arī vienam no jums ir iespēja tikt pie šāda krekla. Jautājums pavisam vienkārši. Cik skatītāji atbalstīja Jelgavas klubu mājas spēlē pret Liepājas Metalurgu? Atbildi sūtiet uz e-pasta adresi apakšā virslīgasapskats@gmail.com. Viens no pareizās atbildes autoriem tiks pie šāda krekla, bet 15. kārtā interesantākais mačs iespējams futbola skola Meta Latvijas Universitāte ar Jelgavu izdzīvošanas spēle. Jā, viens no principiālākajiem un svarīgākajiem noteikti. Nevar noliegt arī skonto pret Daugavpils Daugavu. Svarīga spēle abiem. Gan čempionam, tomēr kaut kā savu blamāžu Eiropā, tomēr jānodzēš ar to vienu uzvaru pār Spartaku, Tas netika izdarīts. Ja? Tagad jāmēģina pret Skonto Rīgā cienīgi nospēlēt, tad pat uzvarēt. Tad varēs tā justies labāk. Bet Metā Jelgava, šādas spēles mēdz saukt par 6 punktu spēlēm. Uzvarētājiem, protams, pienāksies 3, jebkurā gadījumā, bet tā tas iegājies tāds apzīmējums. Un šī spēle ir no tās kategorijas. Jā, abām komandām pašreiz ir pa 6 punktiem, jā, un abas dala 9. vietu. Vai cik labas būtu attiecības starp abiem šiem klubiem, te nekādas draudzības nebūs. 2. augustā 7. Rīgas Hanzas vidusskolas laukumā. Par Skonto un Daugavpili jau runājām. Tur būs uz naža asmeņiem cīņa. Noteikti. Skontieši, turklāt, ņemot vērā, kā Tamas Pērtie, bijušais Daugavpils Daugavas treneris. Nevienam nav noslēpums, ka nešķīrās viņš ar kluba vadību, kā pat labi paziņas, nerunājot jau par labiem draugiem, maigi izsakoties. Jā, un Pērtiem būs savas papildus tāds stimuli noskaņot komandu tieši nevis vienkārši uzvarēt, bet uzvarēt tā, lai nevienam nekādu šaubu nav. Un Daugavpiliešiem atkal arī ir iemesls, ko likt pretī. Tā varētu būt laba spēle. Jā, tā būs Skonto stadionā 3. augustā, tā sestdiena, 5. pievakarē. Redzēsim, kā Ventspilnieki pēc Haifas spēles nospēlēs ar Jūrmalā, jo it kā jau Ventspils ir favorīts šie pārī, neapstrīdami. Bet šo spēli var ietekmēt arī 1. datuma spēle. Patiesībā es nezinu, kāpēc šī spēle nav pārcelta, jo ik pārdienas futbolā, manuprāt, nespēlē. Vismaz tagad, kad mēs to runājām, nav tāda ziņa, ka tā spēle būtu pārcelta. Pagaidām oficiālais datums vēl joprojām 3. augusts, jā. Tā kā tas tā, jā. Un Rīgas Daugava dosies iemēģināt Ilūgstes pilsētas stadiona laukumu.
Nu, vienīgais mačs, kur tiešām vajadzētu izteikts Daugavai, favorīts. jā, ļoti izteikts favorīts, un tur patiešām tas būs ļoti liels pārsteigums, ja Daugava neatvedīs 3 punktus no Ilūksas. Un Spartaks Liepāja, tas svētdienas vakarā Slokā varētu būt tāds, ļoti labs svētdienas vakara futbols, jo Spartaks Daugavpilī labi izskatījās, un Liepājas Metalurgs noteikti nedomāja zaudēt punktus Jelgavā, bet zaudēja. Lai neatpaliktu vēl tālāk no tiem līderiem, Liepājniekiem nekas cits neatliek kā jāuzvar. Un komandas atrodas blakus turnīra tabulā, 1 punkts tikai šķir. Ļoti principiāla spēle būs. Ja Spartaks uzvar, Spartaks atraujas no Liepājas Metalurga, un vēl nav zināms, kā tur nospēlēs Daugava. Es domāju, Daugavpils Daugava. Varbūt, ja zaudēja, tad Spartaks vispār pietuvojas arī 4. vietai. Tur visādi pavērsieni ir iespējami vēl. Jā, turnīra tabulā arī visai interesanti notikumi. Izskatās, ka turnīrs var sadalīties dažādās daļās. Var pat 3 daļās būt top 4, tad Spartaks, Liepāja Jūrmala un vēl viens trīnieks par palikšanu. Jā, vidusdaļa, tāda nosacīta mierīga, un tad tā izdzīvošanas grupa. Izdzīvošanas trio, vismaz pagaidām trio. Jūrmala gan arī 6 punktus tikai priekšā Ilūkstē. Ilūkstē turklāt par 1 spēli mazāk nospēlēts, bet, nezinu, pagaidām atklāt sakot, neizskatās, ka tas trio varētu paķert savā kompānijā vēl kādu no augšas tur, to pašu Jūrmalu. Jā, Jūrmalai vēl papildinājumu sastāvā. Ļoti labi spēle šobrīd. Tieši tā, un tomēr tie pieredzējuši spēlētāji Grebis un Prehorenkovs. Augšgalā viss pa vecam, Skonto Ventspils. Tur izskatās duets pagaidām, tā arī varētu turpināt kādu laiku. Šobrīd izskatās tā, ka par titulu cīnīsies laikam šīs 2 komandas. Protams, nekādā gadījumā nedrīkst norakstīt ne Rīgas Daugava, ne pašreizējo čempionu, bet uz šo brīdi tieši tā arī izskatās gan punktu skaita ziņā, gan spēles ziņā. Protams, gribētos, lai tas duets pārtop par trio, nekur jau Rīgas Daugava nav atpalikusi. Jā, viņiem par 1 spēli vairāk nekā abiem līderiem, bet nereiķināsim tos punktus, kas nav iegūti, reiķināsim tos, kas ir iegūti. Rīgas Daugava tikai par 4 punktiem atpaliek no Skonto un tikai par 2 no Ventspilniekiem. Turpat vien viņi ir. Tieši tā. Rezultīvāko spēlētāju sarakstā Andrejs Kovaļovs pacēlies uz augšgalu. Viņam ar Valēriju Šabalā pa 10 gūtiem vārtiem, Karašauskam no Skonto 8, Tomasi, Žigājevs un Savens ar 6 vārtu gūmiem. Žēl, ka Tomasi prom ļoti pietrūks, tomēr viņa gan Spartakam, gan virslīgai vispār. Bet tas ir labi, ka viņš ir aizbraucis, pieļaujas uz spēcīgāku līgu. Jādomā, ka viņš sezonas gaitā tiks arī Beļģijā, uz kuriem šit kā brauca, bet nokļuva pavisam citā debes pusē. Tā gadās. Jā, tā gadās futbolistiem un vispār spēlētājiem. Jā. Bet man jau tie abi jaunekļi, Šabala un Karašauskas, patīk atklāt sakot, gan tīpaši pēc spēles ar Liberec, šeit Rīgā, gan vispār. Tas ir labi, ka mums aug tādi talantīgi uzbrucēji, tādi neordināri spēlētāji, tīpaši uz Karašausku tas attiecas. Radoši. Jā, tieši tā, un arī Kovaļovs aizved noteikti savu, manā skatījumā, labāko sezonu virslīgā, un šajā kontekstā par tiem jaunajiem uzbrucējiem runājot nevar nepieminēt Eduardu Višņakovu, kurš, vienkārši grandios debitēja Polijas ekstraklasā, 0-1, viņa komanda zaudēja savā laukumā Bidgošē, un tad viņš iesit 2 vārtus, un otrs turklāt 8 minūtes mums beigām, un kļuva par Lodzes pilsētas varoni tajā vakarā noteikti. Jā, Lodzes Vidzeva jaunā zvaigzne. Šobrīd tā var teikt arī. Jauns, perspektīvas, talantīgs uzbrucējs. Tā kā Marianam Paharam būs jāpalauz galva, ko tur piesaistīt un kā izmantot. Aleksējs arī iesit golfu šajā. Brāļi Višņakovu Uguņā. Cerams, ka tas tā arī turpināsies. Jau izlases rindās. Gaidām abas brāļus arī izlasē. Tas, protams, Mariana Pahara virzienā, bet šajā virslīgas apskatā tas arī viss.
Gaidām Eirokaus, novēlam veiksmi Ventspilniekiem, gaidām arī virslīgas nākamo kārtu. Visu labu! Visu labu!